4 mēneši, manuprāt. Pusgadu. 3 mēnešus, 2, aptuveni tā. Un ļoti, ļoti ātrs progress ir par šo visu laiku. Es esmu ļoti apmierināts. 18. gada rudens. 4 gadus atpakaļ. Nu, tā kā man bija 7 gadi. Salīdzinoši nesen. Ar Lindas mācībām es sāku rakstīt gadu pēc iestāšanās studijā. Sāku rakstīt vidusskolā pēc pirmajiem heartbreakiem. 12 gadiņi. Jā, vairāks. Man ir 2 pabeigtas dziesmas, jā, bet bez teksta. Iesāktas ir, pabeigta nav. Nu, ir pāris pabeigtas dziesmas, tā nosacīt pabeigtas ir arī, protams, iesāktas, un kuras būs jau gandrīz pabeigtas, un ir tādas, kuras ir iesāktas, un kuras ir vienkārši kaut kur jau plaukt augšā putekļos pamestas, bet nu tās arī jāpabeidz. Man ir vesels albums. Mūzika. Teksts. Es teiktu, ka vārdi. Kaut kuru reizi es nevaru tā atbildēt. Šķiet, ka melodijas sākumā un pēc tam melodijām pielāgojas vārdi, bet tas viss arī kaut ko manī kopā rodas. Teksts. Es izāk teikt pirmā reize, kad man tēvs Feliks piedāvāja uzstāties ar viņu Saldus salē. Man stress bija ļoti liels un absolūti lielākais stress, ko es jau dzīvē esmu izjūtis. Bērnībā, tad, kad es gāju pie zobās, nebija tik traki. Rokas svīd, Bija tāds uztraukums, ka tu varēji līdz skapī un slēpties. Mums bija tūre labdarības, kur mēs braukājām pa bērnu aprūpas centriem. Konkurss, kas notika pagājušo gadu, es ieguvu 1. pakāpi un 3. vietu. Mēs vienkārši daudz spēlējam, pirms tam Drusku stresējam gatavošanās, jo ir mēģinājumi, tad mēs sanākam šajā telpiņā kaut kādi 15 cilvēki vismaz. Treniņš ir diezgan tāds liels, ir, protams, tam cītīgi jāgatavojas. Es parasti, protams, sameklēju attiecīgi dziesmu, tur trenējos vairākus mēnešus. Pabeigt albumu, izdot albumu, uzrakstīt beidzot pašai savu dziesmu. Man gribas izlaist vienu dziesmu, ne popularitātes dēļ, bet pašai priekš sevis un saviem draugiem, lai draugi var klausīties, lai kvalitatīvu dziesmu nevis manā telefonā ierakstīt audio. Rockzvaigzne. Lasīt ātri notis, lai es varētu nospēlēt jebko, ko es gribu, gan sev, gan draugiem. Kļūt slavenam dziedātājam. Dalīties ar cilvēkiem, ar savām domām, kas ir manās dziesmās, jo es ticu, ka tas var rezonēt. Tikt līdz kaut kādai lielākai skatuvei. Man patreiz vislielākais šķērslis ar mūziku ir bijusi mūzikas skola, ironiskā veidā. Ir bijis tā, ka liekas, ka nav iedvesmas, un tad tu vairs nevar neko parakstīt. Pārējais vecums, kas man ir bijis. Šaubas. Tā baidīšanās, ka tu baidies, ko par tevi kāds padomās. Es zinu to, ka es tev vienmēr būšu gaidīta, to, ka neviens man te neko slikti nedarīs pāri, un to, ka tev būs ļoti forši. Visi skolotāji tev nāk pretī, hei, es tevi redzēju televīzijā. Es vienmēr gaidu, kad nākamo reizi nākšu studiju. Es esmu kļuvusi daudz atvērtāka. Nu, diezgan, jo es braukāju katru 2. nedēļu no cita Latvijas gala. Un jā, tas ir tāds neliels izaicinājums, bet es esmu gatava tajā iet iekšā un to darīt. Jā, es ieteiktu, jo te ir forša atmosfēra, tu vari sasniegt visu, ko tu vēlies, protams, ja tu pats to vēlies. Un tu vienmēr būsi tā akceptēts. Te ir tāda mājīga sajūta vairāk, nav tā kā skolās. Noteikti. Studija ir vieta, kur jānāk. Protams, ieteikt 5 zvaigžņu studiju. Jā, es noteikti ieteiktu, jo manuprāt šī ir lieliskā vieta, kur tu vari attīstīties savā dziedāšanā. Absolūti noteikti. Ja ir akadēmiskās zināšanas, arī noteikti ir vienmēr veids, kā var sevi uzlabot, ir vienmēr veids, kā var saņemt ekstra perspektīvu, ekstra viedokli, ekstra skatu punktu. Te ir ļoti forši, te nav baigi tāda saspiesta vide. Ļoti slikts jautājums. Un es atveru durvis un es redzu, ka Linda vienmēr smaida, un tad mums vienmēr ir tāds čau! Iespēja dzirdēt ar mikrofonu. Ar mieru, ar komfortu, ar ģimene. Pedagoģe Linda Garanča ir ļoti labsirdīga un forša. Ar ērtumu sajūtu. Noteikti ar draudzīgiem cilvēkiem. Studija man asociējas ar manu nākotni. Tieku pieklājīgi pabekstīts pēc pašu lūguma, nav jābaidz. Šī studija man asociējas ar svecītēm un plēdiņiem siltiem. Ar mājām. Jā, tiem, kas kautrējas uzdrošināties, es
aicinātu uzdrošināties un atnākt, jo Lindai ir arī bezmaksas pirmā nodarbība, caur kuru tu vari atnākt, iepazīties ar pašu Lindu. Jā, šī vieta ir ne tikai par tavu solo dziedāšanu, bet arī par to, ka tu iegūsi draugus mūzikā un draugus apkārtējos, kur arī tevi atbalstīs. Tā! Tā!